Charlie Hebdo redakcijā notikušais terora akts turpina šķilt dzirkstis kā pasaulē, tā arī Latvijā. Vakar diskusijā 100 gramu kultūras izskanējušie viedokļi apliecināja, ka vienprātības par vārda un mākslas brīvības robežām intelektuāļu vidū nav. Ieskatām pāris mirkļi no diskusijas, ko pilnībā varat noskatīties LTV tīmekļa arhīvā. Vārda brīvība nenozīmē, ka visiem ir ērti, ka visiem ir patīkami. Tas nekad tā nav bijis. Un ja mēs uzskatām to par vērtību, ka mums ir vārda brīvība, tā vērtība ietver sevi to, ka dažkārt es redzēšu un dzirdēšu lietas, kas man nepatīk. Tās karikatūras bija patiešām vērstas pret kaut kā tādu reliģijas, pat ne ticības, bet reliģijas tādu pompozitāti. Un protams, tas bija apzināti veidots, apzināti zīmēts, bet es šaubos, vai tomēr šie cilvēki rēķinās ar to patiešām, kāds ir aizvainojums musulmanim, kad, lūk, teiksim, bijušie kolonizatori saka, ka mums ir tiesības zīmēt, ko mēs vēlamies. Vai ne? Un tur ir kaut kāds fundamentāls konflikts, nepārprotam. Es piekrītu visu, ka viņi vispār nevajadzēja aiztikt. Kad, vajadzēja būt kaut kādam zināmam kultūras līmenim, lai saprastu, ka to mēs nevaram darīt. Bet jūsuprāt, reliģiju nedrīkst pakļaut kritikai? Nē, kritikai drīkst pakļaut, bet ir jāzina kaut kādi noteikumi, kaut kādi iekšēji reglamenti, kas pastāv tiem cilvēkiem. Teiksim, es neapvainošu jūsu kaut kādus tur svētumus, jā. Un, protams, kā likumu, piemēram, aizliegt attēlot Muhamedu, tas būtu pilnīgs absurds, jo tas uzreiz mums patiesībā neļautu attēlot neko. Tiklīdz, kā mēs sakām, ka viena grupa drīkst, draudot ar vardarbību, ierobežot šīs brīvības, tad uzreiz tas nenotiks nākamā dienā, bet gadiem ejot, aizvien vairāk sapratīs, jā, ja es jums draudu, tad es jums aizbāzīšu muti.